Es esmu retro presē un ko atradu mēnešraksts latviešu zēniem un meitenēm visā pasaulē. 60. gads, un tas nozīmē, ka padomju laikā ārzemēs iznāca šīs te žurnāls, ko lasīja vai no trimdas bērni, vai no tie, kas nedzīvoja Latvijā, jo Latvijā šo nevarēja saņemt nekur, nevarēja nopirkt. Ja nu vienīgais kāds atsūta, bet nezinu, vai tas bija likumīgi. Un redziet, te pat komiksi bija. Un iedomājieties tādu dāvanu tam cilvēkam, kurš dzīvoja ilgu laiku, piemēram, prom no Latvijas, un iespējams arī lasīja to žurnālu, būdam bērns. Iedomājieties, kādas emocijas viņam būs, ja jūs uzdāvināsiet šādu žurnālu, un tas ir retro presē.